Kirills un Anastasija kopā ir jau vairāk nekā 20 gadu, un viena no lietām, kas abus vieno, ir mīlestība pret suņiem. Šo ģimeni bieži var sastapt dzīvnieku patversmēs, kur viņi palīdz nelaimē nonākušajiem, un arī viņi vienā brīdī sajuta liktenīgo klikšķi. Dzīve saveda kopā ar Diego. Vācu aitu šķirnes suni Diego Kirills ieraudzīja patvērsmes sludinājumā internetā, un viņš saka, ka tā bija mīlestība no pirmā acu skatiena. Suņa dziļais skatiens tik ļoti uzrunāja Kirillu, ka nebija divu domu, ir jābrauc iepazīties. Nenobiedēja pat tas, ka suns patvērsmē nonācis it kā agresīvas uzvedības dēļ. Tas bija tāds, ka problēmas ar uzvedību, labs suns, zina kaut kādas jau bāzes komandas, bet viņam tādas problēmas ar uzvedību. Kad es atbraucu, paskatījos, dažas lietas viņš nezina. Tādas bāzes lietas, kā staigāt, kādai jābūt attieksmē ar citiem suņiem, ar svešiem cilvēkiem un tā tālāk. Bet tur sēdēt, gulēt, viņš māk. Tomēr ģimene nebija gatava padoties pie pirmajām grūtībām. Brauca uz patvērsmi, vest Diego pastaigās, iepazīstināja ar bērniem un apmeklēja kinologu. Šajā laikā atklājās, ka pie uzvedības problēmām vainīgs nevis suns, bet iepriekšējie saimnieki. Kā man pastāstīja, viņš atnāca patvērsmē ar 4 uzpurniem, dažādas izmēros. Tātad viņa stāsta, ka kopš 3 mēnešiem viņš staigā ar uzpurni. Visu laiku. Kad tev tāds kucēns, kāds uzpurnis priekš kam? Sapratu to, ka viņu neiemācīja, kādas attiecības var būt ar citiem suņiem vai ar cilvēkiem. Es domāju tā, ka tā meitene, kurai viņš bija, viņš varbūt kaut kādu uzbruka uz kaut ko. Un viņa paša padomāja tā, ka viņa vajag uzpurnis, lai nebūtu problēmas. Jaunajās mājās Diego iejutās ļoti ātri. Tūlīt būs spēles, jā. Nepagāja ne 2 dienas, kad suns jau sāka justies kā savējais. Un pats galvenais – ne miņas no agresijas. Suns bija kļuvis mīļš un draudzīgs. Adaptācijai palīdzēja gan saimnieku zināšanas, gan tas, ka mājās jau bija vēl viens suns. Mums nedaudz bija vieglāk, mums bija cits suns, un viņš redzot tā cita suņa uzvedība, kādi ir noteikumi, piemēram, tad, kad tu viņam pasaki vieta vai nedrīkst, kā viņa uzvedās, un tad viņš arī skatās, man arī šī tāda. Piemēram, tu viņai pasaki, lūdzu, ej tur koridori, un iedod kaut kādu naši, viņš saprot, es šitā izdarīšu, viņš nav stulbs, viņš ir ļoti gudrs, bet viņam ir jāpasaka, kas tev būs. Anastasija uzskata, ka lielai daļai cilvēku, kas paņem suni, trūkst pašdisciplīnas, pacietības un zināšanu. Ir ļoti svarīgi sunim noteikt robežas, kuras jāievēro arī pašam saimniekam, lai izveidotos uzticamas un stabilas attiecības. Ļoti daudz pacietības jāpaņem, ka tev vienreiz ir jāpasaka, otrreiz jāpasaka. Tie suņi, viņi ir ļoti līdzīgi bērniem tā, ka viņš pirmo solītī pamēģinās, piemēram, tu viņam pasaki, nē, tev šeit nedrīkst, piemēram, tev virtuve nedrīkst ienākt. Viņš sākumā tur puskāju, viņš vienkārši tā gulēs ar vienu, ausi pa iekšu, tad viņš 2 soļus pa priekšu, tad viņš skatīsies, kā tu reaģē. Ja tu viņam uzreiz pasaki, nē, tev jāiet prom, viss, viņš saprot. Pēc kaut kāda laiciņa viņš atkal to pašu pamēģinās, to atkal viņam. Jo robežam ir jābūt stingram. Ja tu to ir noteicis, tad tu esi to noteicis, un tev pašam arī tas jāievēro. Ģimenei ir nepieņemams fakts, ka cilvēki, kuri netiek galā ar dzīvnieka uzvedību, suni atdod prom, nevis risina problēmu. Anastasija uzsver, ka ik viens ir pelnījis otro iespēju. Tiem cilvēkiem viņiem trūkst tās pacietības, piemēram, bērnam. Tad, kad tu viņu māci barot, viņš tev spļauj ārā. Vienreiz, otrreiz spļauj ārā, tu taču viņu neizmet no mājas. Tad, kad tev suns ir piečurājis, gultu, divānu, paklāju. Kāpēc tu izdomā, ka tev ar suni kaut kas cits ir jādara, nekā viņam jāizskaidro, ka šī tādi nav jādara?
Mēs bērnus laižam uz skolu, kāpēc suņi neiet uz skolu. Suņiem arī jāiet uz skolu. It īpaši, ja tu redzi, ka tev ir kaut kur caurums. Uzvedība, tev ir caurums, ka, piemēram, tu pats jūti, ka tev kaut kādu brīdi tu netiec galā. Kirills uzskata, ka suņi domā citādāk nekā cilvēki. Viņa prāt suņi nekavējas sliktās atmiņās, bet vairāk izdzīvo mirkli, te un tagad. Viņi skatās uz doto brīdi. Ja, piemēram, suņiem bija kaut kāda tur, nezinu, slikta pieredze, ja, viņi nedomā tā, ka neatceras to pieredzi tā, kā cilvēki. Viņi nedomā par to katru dienu. Viņi dzīvo tagad. Jā, protams, tur kaut kādas komandas vai uzvedības noteikumus. Jā, viņi zina, viņi ļoti viegli viņus apmācīt, bet tā kā cilvēki, man liekas, viņi nedomā. Lai gan Diego domas Anastasija nolasīt nemāk, viņai šķiet, ka suns novērtē to, ka ir izglābts no dzīves patvērsmē. Pateicība, mīļums un bezgalīgs prieks ir tas, ko saimnieki saņem no Diego katru dienu. Ja tu esi mājās, tad viņš būs tev kaut kur apkārt. Viņš jūt, ka rekur mans saimnieks, mans tētis, man mamma, jā, viņš guļ netālu, jā, viņš tusē virtuvē, viņš ļoti netālu no tevis tusē, tu ej tur kopt, nezinu, teritoriju, viņš arī kaut kur blakus, jā, un viņš zina, tur viņu var pasaukt, jā, es esmu te, mamma, es te, tētis, jā, ejam, ko daram, ko tu man sauc?